Improvizācijas teātris ir vieta, kur uzstājas cilvēki ar dažāda līmeņa aktieru meistarību, bez iepriekš sagatavota scenārija. Vēlējāmies pārbaudīt, vai jebkurš no mums spēj improvizēt. Klau, Marija, paskaties, cik interesanti izskatās tas improvizācijas teātris. Jā, es arī gribu mācīt tik labi improvizēt. Jā, šitais ir tas improvizācijas teātris? Jā. Bet jūs taču saprotat, ka jebkurš šito varētu izdarīt. Noteikti ne. Par piemēru Arturu paņem. Viņš mierīgi šito var. Noteikti ne. Tas ir izaicinājums. Jā, pārbaudam. Uz priekšu. Piekrīt. Labi, sarunāts. Lūdzu, tas ir tavs uzdevums. Wow, nu tad skatīsimies, kas tur ir. Kā gadījies, kā nē. Tu esi pazaudējis savu Džulietu. Tavs uzdevums savalcināt 3 topošās mīļotās. Wow! Iegūstot viņa tālruņa numurus, lai pēc tam spētu izvēlēties to īsto un vienīgo. Veiksmi vēlot Kivī. Nu, uzdevums ir lielisks. Es viņu pieņemu. Atvainojiet, es nevaru palīdzēt. Esmu apmaldījies. Kā? Uz kurieni? Vajadzētu atrast ceļu. Uz kurieni? Mans galamērķis ir jūsu telefona numuriņš. Cik skaists grezens. Jūsu vīram veicās. Jūs varat man palīdzēt? Jā, es rakstu grāmatu, un man vajadzīga jūsu palīdzība. Jūsu telefona numurs. Labi. Tieši priekš manai grāmatai. Labi. Jo es rakstu telefonu grāmatu. Un jūs man varētu iedot savu telefonu numuru? Jā, droši. Jā? Jā. Nekāds parasti ir tik grūti dabūt, un tagad jūs tik vienkārši dodat? Jā. Bet jūs jau man samelosiet droši vien. Nē. Kā jūs tik viegli iedodat numuru? Nu, ja grāmatai, tad droši. Bet ja es meloju, un es gribēju vienkārši dabūt jūsu numuriņu. Tas karma. Nu, es esmu pazaudējis ceļu, un man vajag atrast ceļu līdz jūsu numuriņam. Jūs teicāt, palīdzēsiet man atrast. Tātad? Tātad? Es dabūšu? Nē. Nu, bet, lasies, cik maz atliek? Ir atvērts vaļā, jāuzspiež šitas, jāieraksta numuriņš. Būs tik traki? Labi. Man vajag tikt līdz jūsu telefona numuriņam. Es nesniegoju. Nav? Nē. Kāpēc? Es nesniegoju. Kāpēc nav? Es nesniegoju. Kāpēc nē? Es nesniegoju. Bet ja es gribu tikt līdz tam telefona numuriņam, tas nav iespējams? Nav. Tiešām? Nē, telefoni. Aizdomīga. Kamera salikt uz te viena kamera, te viena kamera. Tas nenotiek. Tāds nenotiek? Kāpēc dzīvē nevar notikt tik viegli? Es nezinu, tāds laikam. Nē, nu tad varam taisīt tādu kā izaicinājumu. Nejauši Astata Ailīna arī vēlējās pārbaudīt, vai spēs iegūt kāda telefona numuru. Ja droši var nākt pie manis un iepazīties, es noteikti atbildēšu. Atvainojos, jūs man varētu lūdzu palīdzēt? Ar ko? Ja man izlādēs telefons, jūs man varētu lūdzu iedot piezvanīt? Jā, man gan to pašam izlādēsies, bet gan jāsanāk. Ziniet numuru? Ko lūdzu? Ziniet numuru? Jā. Rekur, super, paldies. Tagad man būs jūsu numurs. Man liekas, tas kaut ko nozīmē. Es nezinu, varbūt es mums kādu Varbūt tev liekas, ka tu neproti improvizēt, bet mūsu eksperiments pierādīja, ka katrs no mums var pat atrast savu Romeo vai Džulietu.